Dažreiz uzkarās, kaut kas neuzkarās. Dāmas un kungi, esam atpakaļ ar Kārli. Kārlis ir kaut kur tepat aiz stūra. Kārli, vai tu mūs dzirdi? Es te esmu, es te pat vien esmu. Super. Pirmā spēle Invesco Sunshine. Tur spēcīgāk Invesco, to spēle. Nākamā spēle, protams, tikko minētā Cybermen pret Havens. Es dzirdēju, ka tu esi uzzinājis karti, kāda būs. Vai tu vari pastāstīt par karti? Tieši tā, karte būs vecā labā DAS 2. Tūkstnesītis otrais. Jā, tieši tā, puteklītis. Jā, nu labi. Principā Nu, aviku duelis. Proksijas pret Tieši tā. Astru. Tieši tā. Gribi nokomentēt nazīšus? Nu, mēs varam paskatīties, lai saprastu, kā tad spēle aizies tālāk. Ok, un tev obligāti jāpasaka savs mīļākais nazītis no visiem 10 spēlētājiem. Obligāti. Labi. Esi gatavs? Davai. Jāiemācās skatīties, observot, kurš man mīļākais nazīts. Ak, jau! Uzreiz. Lūdzu, prom! Neskatieties! Ak, prom! Es ļoti atvainojos, dāmas un kungi. Es ļoti atvainojos. Jā. Dāmas un kungi, Havens pret Cybermen. Vēl minūte 15. Beidzot viņi ir gatavi. Beidzot ir gatavi un ies kā normāli vīri cīņā. Kārli, lūdzu, tavs uznācies. Jā, vīri dodas cīņā un izskatās, ka Havens uzvarēs, ka arī ir palicis viens pats. Tas stiletto knife. Es nezinu. Es baigi daudz nazīšu neredzēju, piefiksēju principā tikai beigās pēdējo dazīti. Tā kā būs grūti pateikt, kurš man mīļākais. Nē, esmu arī kādu brīdi spēlējis, pateicoties tam, ka man dators, diemžēl, ir citos medību laukos, kā saka. Bet, jā. Nu, es nezinu. Man nav īstās mīļākais nazīts, nekad neesmu baigi uz to koncentrējies. Kurš tev ir mīļākais nazīts, Sandra? Varbūt tev ir kāds mīļākais, ko tu neesi redzējis kādu no šiem spēlētājiem, bet vienkārši viņš tev ir mīļākais spēlē? Protams. Es domāju, ka ļoti skaists ir, protams, ka Talons un Butterfly. Gan jau kā kaut kāds Butterfly, Black Laminates, Butterfly Fade, Blue Steeliņš. Man patīk tie, bet Black Laminates man tāds patīk. Jā, ko tu domā par Black Laminate? Labi, vispār viņš ir tāds smooth, viņš ir tāds minimalistisks, bet tas bija mans mazais komentārs pirms. Izskatās, ka B execute, kurš būs. Varbūt arī kaut kas cits tur būs. Izskatās, ka lēnām shifto uz Andriju, skatās, vai tur kāds būs. Bet divi spēlētāji ir uz B. Tas ir Youngs un Mairels. Kas nozīmē, viņi ir gatavi, ka tas varētu būt B. Proksijas jau zemējos tuneļos bija. Un tā kā zemākajos tuneļos. Bet šeit Mairels netrāp savus pirmās lodes, tagad jau ir pilnībā flashot, cenšas aizliktais kastas, veiksmīgi izdodas, bet Vitkijs netrāp savus lodes, Youngs ir ienācis pirmo killu, Youngs jau ar diviem ir ienācis, tur jau arī Mairels ir sācis pieslēgties, Youngs tiek nogalināts, bet Proksijas paņem pēdējo killu šajā raundā, un Havens veiksmīgi uzsāk ar stipru aizsardzību uz B saita. Super. Es saku tā, ka Havens sāk Citysaidā. Un tur ir tā lieta, ka Haveni Citysaidā, ja viņi uztaisa pareizos pušus, viņi var diezgan labi nokaitināt pretiniekus. Principā šeit, ja ātri kontrolēsiet tuneļus, tad viss var būt kārtībā komandai Havens. Cybermeniem savukārt ir jāuzliek C4, lai vismaz ir kaut kāda ekonomika un tā apritīta. Šeit Mjaupaps, jaunā Cybermen zvaigzne, iegādājās viņi no komandas Invesco Mjaupapu. Īstenībā man viņam piestāv tas dīglīs, tas skins, tas arī tāds anime. Interesanti. Super. Jā, Mjaupaps tāds stilīgs. Džeks vispār. Redzējām arī viņam labi garšoja. Visu, ko KFC lika galdā. Un Eko rauns un, jā, Cybermen ir paslēpušies. Par viņiem, principā, neviens nezina, kur viņi īsti atrodas. Un šeit varbūt arī drīz uzzinās. Šeit izstāsta, ka varētu būt Runboosts. Runboosts arī būs, Mjaupaps.
izslēdz Jāni, tas bija ļoti naidīgs šāviens, un 5 gloki. Tomēr vitrāžu dabū, Mjaupups jau ar otro dīglīti. Vai būs trešais? Mjaupups joprojām aizstāv. Mjaupups ar trešo! Bīstami, bet Mairelito ar 2 kiliem. Un Havens sāka 2-0, Kārli. Jā. Spēcīgs starts, spēcīgs. Bet Mjaupups diezgan smuks šāviens ielika. Bet jā, Meidžbits mūsu sponsoriņš e-komercijā. Tā kā, jā. Cashing! Let's go! Longa teiks, Kārli, nav longa teiks. Kā man patīk Strautmanis, Kārlis, dāmas un kungi. Beidzot viņš ir atpakaļ. Tik ilgi gaidījām, bet beidzot arī sagaidījām. Pulkstenis tikai 7:45 ienesās mājās un uzreiz, kur komentēt, kur Invesco, kur Sunshine, dāmas un kungi, pirmais bairauns. Kārlis Strautmanis vai mikrofona? Tieši tā, dāmas un kungi, mēs turpinām 3. rauns. Cybermeniem tādas iespējas, tā kā 47. Tos kāds pa flašku Jānkam tieši sejā. Bet kas te notiek tāds? It kā molotovs flaškas vispēc kārtas lido, bet tāds klusums it kā. Nevar saprast, kas tur notiek. Āsters uzmet šeit dūmu šortā. Nē, tas nokrīt sītijās. Atvainojos, tas ir sītijā. Un Mairals šeit no rampas varēs sargāt. Kas tad notiks? Bet viņi neies iekšā uz caur rampas pusi, lai varētu sargāt. Bet šeit Janks, 2 kili, bet trešo piepalīdzēja Hikari dabūt. Un Vlaģiks ar Āstru ir palikuši jau 2-5. Jā, kas te būs? Cybermen tur vairs iespēja nav. Vlaģiks ar Āstru tikai ir. 2 tā palikuši mazākā 20 sekundes. Baigo iespēja nav. Proksijs dabūs Vlaģiku. Āstrs arī kritīs no Maireļa ieroču lodēm. Un tas arī ir viss. 3. rauns priekš Haveniem. Dodamies iekšā 4. raundā, kur Cybermeniem nebūs diezko spēcīgi ieroči. Un redzēs, kas tad notiks tālāk. Bet tehniskā pauzīte. Dāmas un kungi. Tagad paskatīsimies KFC. Ja tu esi izsalcis remdē apetīti ar gardumiem no KFC, un šeit mums bakets un friškas un burgerīts un visādi vrapiņi un pasūtam, protams, voltā. Es dzirdēju, ka māčas, starp citu, Norvēģijā, kad tik nemeklē Oslo to tuvāko KFC, tā ka KFC, dāmas un kungi, jau aptuveni, man liekas, ka pat 80 pasaules valstīs. Tūlīt pastīsimies, cik valstīs ir KFC. Es jums to visu, dāmas un kungi, pateikšu, cik valstīs ir KFC. Lokācijas ir 30,000. Un 150 valstīs ir KFC, dāmas un kungi. 150 valstīs ir KFC, dāmas un kungi. Protams, arī azartu šai visai līgai šo sezonu piedod arī Optibet sporta bārs. Tā kā paldies arī viņiem par atbalstu, kā atbalsta ne tikai tradicionālo sportu, bet arī e-sportu. Liels paldies viņiem. Un, dāmas un kungi, arī Meidžbit e-sporta lieli jūsmotāji un atbalstītāji. Protams, ja jau viņi darbojas digitālajā vidē, tad ir arī jāatbalsta šādi digitāli un forši hobiji kā e-sports. Paldies arī viņiem. Ja jums ir nākamā lielā ideja, kā piemēram Kārlim, atvērt jaunus Dunkin Donutus, tad pieņemsim, varat doties pie Meidžbita. Tieši mājaslapiņas vai ēpus un tam līdzīgi. Dāmas un kungi, KFC e-sporta virslīgas 3. kārtas pēdējā spēle. 9:00 mēs sākām un jau 3-0 komanda Havens. Es domāju, tur vajadzētu arī būt 4-0, bet Astras ar fantastisku šāvienu cauri dūmam. Tā kā es domāju, būs tāpat Haveniem grūti izcīnīt šo 4. raundu, bet vajag izcīnīt šo 4. raundu, lai varētu tālāk droši doties uz priekšu puteklītī 2. Mairals šeit vidū cenšas atrast kādu kilu, tur ir 3 pretinieki, bet neatradīs šobrīd nevienu. Tikai dzirdēs to, ka kāds tur ir, zinās par vienu vismaz, bet Mjaupops, kas tie par precīžiem dīglu šāvieniem no viņa šodien 2 jau ielika pirms tam.
Tagad vēl viena, bet šeit Mairam jau jāsāk domāt par to, kā aizsargāt saitu. Jo Cybermen dodas iekšā, viņi 4 Hikari rokās ir AK-47. Vēl nav atzīmējies šajā spēlē, bet visas iespējas tagad to izdarīt, lai uzvarētu pirmo raundu priekš Cybermeniem. Jā, nu viss sākās ar Astra Dīglu, un Astra Dīgls arī turpinās visticamāk. Vlaģis. Neaizcer, bišku aizcer, nevar saprast, ne jau Haveni ar raundu. Te Astras ar Dīglu, Astras vēl ielika labus 2 šotus Astram, fantastiska spēle, pirmais rauns komandai Cybermen. Jā, Cybermena pirmo raundu, nu tā negaidīt, diemžēl īstenībā. Jā. Atkal tehniskā pauzīt, dāmas un kungi, es jums kaut ko parādīšu. Pasaulē notiek daudz episki notikumi, kā piemēram cilvēki plāno nolaisties uz Marsa, vai arī leģendārās un kraukšķīgās KFC vistiņas, kuras ir svaigi pagatavotas ikdienu un ar rokām ceptas 11 dažādās garšvielās un garšaugos. Izbaudiet šo leģendāro kraukšķīgo vistiņu garu. Dāmas un esam atpakaļ. Jānis šortā. Numur 3. Vitrāžs tuvu pie B ar MP9. Longs par longu izcīnījuši savu vietu zem saules ir Haveni. Bet šeit longa reteiks. Un longa reteiks noteikti arī patīk Mairelam. Mairels ar pirmo, Mairels dabū arī otro. Mairels noteikti šobrīd kliedz. Balīgā un nekur arī atnāk numur 2. Tas ir Jānis. Tikko bija šortā, bet jau palīdz Mairelam. Laba. Komunikācija no komandas Havens šeit arī dzird, ka Astras piedeg, tātad informācija par vienu spēlētāju ir. Viens spēlētājs tikko bija longā. Astram, starp citu, arī bumba, viņam aviks, kaut kāds lielais utilities ir Dabokam. Daboks tikko uzlicis šortā, Vladiks savā standarta pozīcijā B, Lurkeris, Vladiks viens no labākajiem aimeriem un tieši rifleriem šajā komandā. Izcili audziskās spēlētājs tikko dzirdēja, ka piedeg vitrāžs, bet Vladiks nereaģē. Astras redzējām tikko radarā skatījās longa muguru un izskatās, ka Cybermeni divatā mēģinās izcīnīt šo te A saitu. Tur pretī viņiem Mairels un Jānis. Jānis izcili dabū Daboku, Astras ar Molotovu uzmet viņš viņu Mairelam. Nezinu, kādā veidā viņš paredz, ka tur kāds var būt, bet viņš paredz un izskatās, ka seivos vai arī... Nu jāseivo 10 sekundes. 4-1. Tur, principā, neiespējami tikt iekšā. Jā, viņi dod seivot 4-1 tieši tā arī, kā ir, kā tu saki, Sandi. Jep. Super, dāmas un kungi. 4-1. Haveni izskatās, ka ir ļoti starā par tiem potenciāliem 3 punktiem, ko viņi varētu atņemt komandai Cybermen. Un tad atkal tā tabula mums kļūst ļoti dinamiska. Es pat gribētu teikt, tur, kas tik tur nebūs, kas tik tur būs. Labi, Mjaupops. Viņam teknais, bet ir kaut kāds bais sakasīts komandai Cybermen. Mums ir 2 kalaši, 1 galas un arī aviks. Haveni spēlē bez longa, principā viņu ieņēma tā mānoties, atsmokoja longu durvis, bet trietā, principā, visu smagsvaru liek tieši šortā. Un šeit uzbrukums vitrāžu nebaidās iziet. Vitrāžu Vladiks. Jānis dzīvo, Jānis joprojām dzīvo. Viņu mēģina visi apturēt. Šeit arī Hikari pārstāja proksiju. Un šis te slavenais mida teiks, šorta teiks no komandas Cybermen. Mjaupops atrod Vipskiju. Vipskijs paspēja nošaut Vladiku. Tas ir B Lurkeris. Un Jānis tikko vēl bija šortā. Un joprojām viņš ir šortā. Par to zina komanda Havens. Jānis nolicis midā, ātri ieņems B tuneļus un tur patiesībā pat varētu nošaut bumbu. Labi kustās Jānis, paredz viņš nākamo soli, bet tagad jau sāk apdomāt. Un Jānim nepareizais lēmums izskatās, ka iet atpakaļ uz kartes centru un kustās arī A virzienā. Tajā pašā laikā B ir ieņemts.
0 ir ieņēmusi B. Kopā Cybermeni trietā iztīra B tuneļus. Tuneļi ir ieņemti un Cybermeni joprojām pārliecināts par B. Vai tur kāds ir, vai tur kāds nav. Molotovs arī katrā ziņā bonusā un bumba tiek likta Daboks, Romāns Eversons un Jānis. Nu, Jānim jāsievo. Kaut kur bija arī Aviks, man tā liekas. Varbūt viņš no proxy, ja viņu paņems. Man tā liekas, ka komandai Havens bija Aviks un 4-2. Ja nu Jānis te neuztaisa brīnumus, bet izskatās, ka viņš netaisīs brīnumus. Spēlēs gudri, spēlēs uz nākamo raundu, domā par nākotni. Šīs spēles nākotni tātad un jā, 4-2. Tieši tā, Cybermen, es gribētu teikt, īstenībā, skatoties atšķirībā no iepriekšējās spēles, šī ir tāda bišķi lēnāka. Iepriekšējā bija ļoti ātras tēmas bija viņai, bet šī ir kaut kā bišķiņa piesardzīgāka, tāda ilgāk izspēlē raundus, bet šeit Janks veiksmīgi saglabās AVP. Turpina savu veiksmīgo spēli. Mairels ar Janks šobrīd ir 2 tādi izteikti līderi Havens komandā, kamēr pretiniekos ir Mjaupops izteikts līderis ar 7-5 skoru šobrīd. 4-2, 7. rauns. Haveniem nav tik spēcīgi ieroči visiem. Proxiem ir Deagles, Aviks ir vitrāžai šoreiz. Redzēsim, kas tur būs. Vipskijs ir viens pats uz B saiti, it kā gribēja rašot un B Cybermeni, bet tas neizdevās. Viens Molotovs viņus apturēja. Un tagad viņi pāriet kustībā uz zemākiem tuneļiem. Kaut ko tur meklē, kaut ko tur grib darīt. 4 spēlētāji, kamēr viens Hikari skatās longā, kādas iespējas ir vitrāžu šeit uz video ir pārgājis. Meklē spēlētāju, netrāpīja savu šāvienu vitrāžu. Un tagad jau domās, ko tālāk darīt. Bet šeit it kā Cybermeni gribēja iziet vidū ārā, bet neizgāja. Tagad atkāpjās un iet šortā, bet bumba joprojām ir Xboxā lejā palikusi ar spēlētāju. Proxys izskatās, ka tiks ieflašots vispār iekšā. Vai arī nē, viņš tieši tā arī ir ieflašots iekšā, vienkārši tajā brīdī, kad mēs aizgājām projām. Proxys spēja dabūt vienu, bet viņi notrēdos un Mjaupops tur ienāk jau ar 2. Vladiks skatās B tuneļus, ka ir izpašojas Vipskijs. Un šeit jau vitrāžu kopā ar Vipskiju 2. Tā ir. Vitrāžu dabūs Vladiku, Janks dabūs Hikari un šis rauns sāk lēnām sabrukt priekš Cybermeniem. Izskatījās pat pozitīvi tajā brīdī, ka viņi ieņem šortu, bet tagad jau izskatījās, ka sāk pat lēnām sabrukt, bet situācija ir izlīdzinājusies ar 2-2. Havens pret Cybermeniem, vai Haveni atrausies tālāk, vai Cybermeni pietosies Haveniem. Vitrāžu ar Vipskiju pret Daboku un Mjaupopu. Havens līderis Mairels šobrīd ir mīris un Janks arī. Kamēr pretiniekos Mjaupops joprojām ir dzīves ar 9-5, ir iespēja iegūt pat 11-5 šajā raundā. Abi 2 Cybermeni spēlētāji ir iesēdušies šortā, puse no laika jau ir aizsacējusi. Tagad ir jāuzņem temps. Vipskijs iet aiz vitrāžai aiz muguras, abi 2 iet iekšā, zina to, ka tas ir šorts šeit neveiksmīgi rāpa granātu. Vipskijs gan pats sevi uzspridzina, dūmus uzmest uz bumbas, vitrāža tur, bet šeit kas te notiek? Vipskijs! Un bumba ir defūzota, lai gan abi 2 spēlētāji nomirst. Otrs nomirst pēc laika, precīzāk pēc bumba ir defūzota. Vitrāža veiksmīgi nodefūzo bumbu un ir 5-2 Havens labā. Havens 5-2 tieši tā. Un starp citu, viena lieta, ko es tikko pamanīju, ir, ka vitrāža spēlē ar snaiperi. Iespējams, ka komanda Havens ir nedaudz samainījusi lomas, ka vairāk proxys nav Aviks. Un ka Aviks ir tieši vitrāža. Kārli, es tev kaut ko atgādināšu, ka tieši 5000 eiro Haveni uzvarēja Igaunijas lanā. Tieši tad, kad vitrāžs bija Aviks. Tā ka varbūt viņi ir back to basics atgriezušies un spēlēs tieši ar šādu stilu. Kad proxys vairāk rēmku un tam līdzīgi. Tātad vitrāža snaiperīti. Katrā ziņā interesants maziņš novērojums. Vai tas bija tikai iepriekšējā raundā, vai arī tā būs visu laiku, un to mēs redzēsim. Havenus mēs vēl redzēsim vismaz 4 kārtas. Tā ka, jā, dāmas un kungi, 5-2. Iespējams, longa reteiks. Jā, bet šeit iemest smokes tieši uz stūri, lai spēlētāji var iziet ārā. Janks ir pagriezies antiflašā.
Viņš ir gatavs, ka šeit spēlētāji dosies ārā. Jopaps būs pirmais, kurš bez flashkas dosies ārā, bet šeit Vitrāža ar Janksu 2 tā longā ir. Vai viņi spēs pieņemt, Jopaps uzņem tempu, skrien uz priekšu. Šeit Janks ar 2, tur jau ir trešais, Astras netrāp savu otru šāvienu jau ar AVP. Tagad cenšas it kā atkāpties, bet nevar atdot tik lielu pozīciju tik ātri. Astras šeit laikam Numur 8. vai granātu uzmesta. Bet Daboks tikmēr ir izgājis vidū ārā. Tieši tā, Erika, kā tu saki. Šeit ar Vipskiju var satikties. Vipskijs MP9, Daboks AK47. Kurš tad uzvarēs? Uzvarēs MP9. Jeb Vipskijs, Vladiks dabūs Mairali un palicis ar kopā ar Astru. Kaut kā Vladiks ar Astru vienmēr paliek divatā. Ļoti bieži. Pagājušajā raundā, piemēram, tā nebija. Bet šeit Vipskijs ar MP9 turpina darboties un dabū Vladiku. Un tagad jau Astras 1-4 situācijā pēdējās 3 sekundes raundā. Galvenais, lai nosaivo šo te AVP, un tas arī izdosies, jo neviens no Havens spēlētājiem neskrien viņam pakaļ. 6-2. Havens atraujas arvien tālāk un tālāk no pretiniekiem. Jā, pozitīvi ir tas, ka Astam ir palicis savīgs. Viņš var mierīgi mēģināt atvērt šo te raundu, tad uztaisīt vairākumu. Jānis ar šo te izcilo smoku. Astras tur leņķīti. Astras tiek nosmokots tagad. Jā, ilgi krita šis smoks, bet viss ir kārtībā. Un Dīgli. Dīgli ir bīstami. Mēs redzējām, ko Mjaupaps izdarīja pirms tam. Un ko Astras izdarīja arī bišku agrāk šajā spēlē. Astras ar Aviku pīko šeit šortu. Tuvie leņķi tīri. Dodamies tālāk, snaiperīts joprojām strādā, paredz prefairu, izpīko, un tur leņķis sauc Dīglus, laikam pie sevis klāt, un kuru katru brīdi šeit numur 3 varētu būt baigā jautrība. Tas, protams, Vitrāžs, viņam smoks. Iespējams, ja tieši uz viņu nāks uzbrukums, viņš varētu sevi atsmokot, kaut kā uztaisīt tādu one-wayu. Šeit bišku tajā pašā laikā pat Cybermani pievērš uzmanību arī longā. Pievērš uzmanību longā, un tajā pašā laikā Dīgli seko ārā, visticamāk. Tik arī uzšauja arī atvelk 3. Un Dīgli jau ir izvalkojuši ārā. Oh my god! Dīgli, ej tu nos. Labi taktiski spēlē komandas Cybermen. Principā, bet teikšu žargonu, apčakarē komandu Havens. Un tagad jāstās Havens. Jānis laba granātam, jāpapa minus 50 HP. Kā arī jau lurka pozīcijā nokļuvis. Atbild par visu šortu, par muguru. Ne jau, viņu neizsiko Haveni! Halo! Defaultā pozīcija! Ok, Vipskijs saprot, ka jādabū Hikari. Vipskijs krīt! Kā šo raundu Cyberman izvilka? Jo nav Havenam vairs iespēja šeit tikt. Nav. Šeit nav iespēja tikt šajā raundā atpakaļ. Mairals gribēja defuzot, bet tur bija liesmas. Janks spēs dabūt vienu, bet viņu uzreiz Vladiks mugurā dabūs. 3. rauns priekš Cybermaniem. Iepriekš viņi arī šādu raundu līdzīgi uzvarēja. Tā kā es domāju, Cybermaniem lielāka iespēja uzvarēt raundu, kad viņiem ir vājāki ieroči, jo tad viņi spēlē taktiskāk nekā tad, kad viņiem ir spēcīgāki ieroči. Kad viņi cenšas iziet ar spēku cauri šim raundam. Labi. Varbūt tad ir jāapvieno šīs te taktikas. Jānis izvelk nazīt, Hikari viņus sakož. Vipskijs ar Dīglu. Tuvu. Turpat arī Mairels. Mairels uzšauj. Vipskijs Astras. Astras reāli ātri spēlē. Proksijs šoreiz viņš ar skautu, nevis Vitrāžu. Proksijs pīko šortu, pamana galvu. Pikselīts šķir viņu no kila. Proksijs palēkā. Pretinieks arī, un šeit Proksijs pret Astru. Un Daboks pārspēja Proksiju. Jā, ļoti spēcīgs šis defaults. Komandai Cybermen viņi spēlē tiešām Makarova kontrastrēku, dāmas un kungi, lēns kontrastrēks, varbūt pat Jāņa Dzērvis kontrastrēku, zinām, ka Jānis Dzērvi, tas, kurš bladīs, protams, bija komandai treneris. Izkopts ir šis spēles stils, kā jau dzirdējām, Daboks arī pats spēlētā intervijā teica, ka kopā ar Vladiku un Astru viņi spēlē ļoti ilgi kopā, manuprāt, tie bija laikam 3 vai 4 gadi. Tā kā, jā, šeit var redzēt to, ka džeki ir iespēlējušies, spēlē lēni, raundos, kad ir jāspēlē lēni.
Un nu, šāds ir tas Latvijas Counter-Strike, dāmas un kungi, divas ļoti, ļoti labas komandas. Vladiks, paslēpies stebā. Nu, šī ir mana pozīcija. Šeit es CSDMā ar Botganu sēžu, Kārli. Dēmā? CSDMā ar Botganu, jā, kādreiz. Ak, šausmas. Un tad visu skaitinu. Visu skaitinu. Proxīs. Jānis, tas ir viens flashiņš. Kur ir Jānis, kur ir numur 2? Viņš ir longā. Ķipā. Es domāju, viņš ir gatavs ar to flashu pat izpīkot un kādu vienu killu dabūt. Nu, tā jautrības pēc. Bet redzēs. 11. rauns, 6-4. Cybermaniem šeit ir jāiegūst 5. Bet, kā zinām, tu nevari teikt neko, kamēr vēl rauns nav beidzies, tāpēc, ka var notikt visāda brīnuma. Bet šeit komanda Cyberman dodas iekšā A-saitā, veiksmīgi dabū Youngsu un dabū kontroli pār A-saitu, kas nozīmē, ka rauns ir principā noslēdzies ar ieročiem, kas ir Havens rokās. Tur ir neiespējami kaut ko izdarīt. Dabuks dabūs Maireli. Vītrāžu proxy palikuši 2 tālu, ja viņus nogalina, rauns beigsies ātrāk, bet šobrīd izskatās, ka tā arī būs. Vlaģis grib nonaifot pretinieku, bet tur iespēju nebūs. Proxys krīt, 5. rauns Cybermaniem un pēdējais rauns pirmajā halfā 6-6. Cerams, varbūt. Un tad interesantāk spēle izvirzīsies. Jā, nu, 6-6, tas ir pavisam noteikti potenciāls. Redzam, ka Haveniem nav Aviks, Haveniem nesanāca naudiņa priekš tik dārgi ieroča. Šeit Hikari pīko longu. Hikari gaida, Hikari nedeg. Hikari ir atsmotos, un Hikari izšai šāvienu, netrāpa. Longs atkal pieder komandai Havens. Longs pieder komandai Havens. Jā, Aviks atpakaļ pie Astra. Izstāsta, ka tas varētu būt B splits vai B executes. Tieši šāds plāns ir komandai Cyberman šajā te raundā. Izstāsta, ka tas laikam tomēr būs B executes. Jā, tiek dots mitu B smokes, un tas arī ir pareizais lēmums. Ļoti vāja aizsardzība šobrīd uz B. Tur ir numur 4 Vipskijs. Viņam ir 27 HP. Viņam nav granātas, un tuvākais spēlētājs ir Jānis. Viņš ir centrā. Tā kā pareizais lēmums no komandas Cyberman. Principā, ja viņi iet uz B saitu, tad tur vispār nav nekādas granātas un arī viss mazāk health pointi. Un te arī iet B executes. Ja Vipskijs dabū 1-2, tas jau ir milzīgi. Un viņš dabū 1, Jānis arī dabū 1, bet B sites pieder principā komandai Cyberman. Šeit rotācija tur Astars. Laba reakcija viņam. Mēģināja izvilkt šo šāvienu proxīs, bet, jā, Mairels rekur arī redzēja. Mairels, principā, labā pozīcijā. Redzēsim, vai Vītrāžs mēģinās pievērst kaut kā sev uzmanību. Mēģina viņš bišku pašaut. Astars nolasa Mairelu. Mairels noteikti ir dusmīgs, savilcis zobus un 6-6. Tikko vēl bija 6-2. Tieši tā. Viss var notikt šajā kartē, šajā spēlē. Haveniem, principā jābūt tādam niknākiem, precīzākiem. Tomēr grib dabūt, es domāju, to pirmo uzvaru šajā sezonā. Negrib iet transferu logā ar visām spēlēm zaudētām. Tā kā es domāju, tur ir jāmeklē ceļi, kā uzvarēt šo spēli. Tagad būs uzbrukošajā pusē, jeb tīsaidā. Kamēr Cyberman aizstāvēsies no Havens uzbrukuma, Vipskijs iziet longā ar Gloku, pabeidz to Mjaupapu. Mjaupaps nezinu, kā reaģēt, skatās uz kas stāv, 3 spēlētāji uz A pusi un izies šortā visi atlikušie 4 spēlētāji no Haveniem. Daboks kritīs, Vipskijs arī kritīs, un jau tas ir 4-4 līdzīga situācija, bet visi 4 spēlētāji ātri skrien šortā. Astars! Astars! Tie par šāvieniem, tas ir eis no viņa! Astars! Kas tie par šāvieniem bija? Klipojot! What? Tik ātri, tik precīzi.
kaut ko šādus negaidīt. Cerams, ka par šo rakstīs ne tikai Clever, bet arī Delfos, jo šādam sequence ir jābūt Delfa virsrakstos. Nu, tas bija skaisti, Astars, jā, jā. Nu, fantastiski. Šeit Jānim jādabū kaut kā tas Hikari, bet Hikari dzīvo, Hikari ar 4, -5. Šajā raundā, iepriekšējā raundā no Astats, šitajā -4 no Hikari, nu tad tagad kādam jāuztais -3. Dāmas un es ļoti ceru, ka jūs esat noklipojuši to raundu, jo, nu, tas bija tiešām paskaisto. Wow. Jā. Tas bija iespējīgi eis, tas bija spēcīgs pieteikums otriem puslaikam. Jā. Vipskijs, ko viņš darīs ar Jāni? Izstāsta, ka viņi grib izlaist Jāni ārā. Tiek dots šis tas smokes. Jānis tomēr neiet longā. Haveni nedaudz sabīstās. Viņi zina, cik šis te rauns ir nozīmīgs. Daboks ir iepašojis tuneli. Es par to nepamanīju iepriekš. Un Cybermeni uztraucās pa longu. Viņi pieļauj, ka tur kāds var būt iekšā. Pastieties, viņi tikko nosmokoja. Un šeit vitrāži. Viņš sāk tīrīt tuneļus. Vitrāžam iespējams ir 6. māņa. Iespējams viņam ir 6. māņa. Viņš redz! Viss tuneļi ir nošauti! Tas bija interesanti. Kā viņi tur satikās. Bet šeit vitrāži dzird, ka Vladiks lec pāri vidū. Viņš pašauc ar durvīm, bet tas bija tikai 9 HP. Izdarīja Janks, tikmēr dabūs Astru, kurš pušoja longu. 5-3 Haveniem jādodas pēc pirmā uzvarētā raunda šajā puslaikā. Dosies meklēt to raundu uz A-saita. Šeit Janks grib iziet cauri longām, bet tur Hikari viņu sagaida. Hikari, Vīvskijs viņu dabūs, tomēr Mjaupops ar Vladiku palikuši 2-4. Un Vlaģikam egzēms un pistoles Mjāpopam AK-47. Zinām, ko viņš var izdarīt ar Dīglu. Varbūt varat izdarīt to, ko līdzīgu ar AK-47. Bet 2-4. Šeit Vlaģis ir kā lec augšās kastes. Varbūt ies dziļāk, bet es domāju, viņš vienkārši meklē exit fragus. Gaida, kad kāds spēlētājs pieskaries klāt, uztaisīs soundkey un viņš varēs izpīkot. Bet visi spēlētājs skries virsū Mjāpopam. Mjāpopam iespēja dabūt 4 kilus šeit. Ja vien viņš būs ļoti precīzs un ļoti ātrs, bet palaiž garām pirmos 2 spēlētājus. 3. tur arī parādās, lai palīdzētu. Molotovs uzkrīt virsū. Vīvskijs cauri smokam, spamos atveros, tā bija granāta. Vīvskijs dabūs šo te kilu. 7-8. Havens pietuvojas pretiniekiem. Iespēja izlīdzināt rezultātu 16. raundā. Vai viņi to izdarīs? Cybermeniem nav tā labākā ekonomiskā situācija, tāpēc Haveniem ir tās iespējas. Bet ja tev nav laba ekonomiskā situācija CSā, labāk uzgrauz KFC un paskaties, kā tad eko rauns beidzās. Jo Cybermeni skrien augšā vidū, vismaz 2 no viņiem, un mēģina atrast kādu kilu. Mjāpops mēģina parādīt savus Dīglas kilus. Nu, šajās raundas sākumā nav neko atradis, bet rauns vēl garš, minūte 30, ko aizvadīt. Redzēs, vai kaut kas izdosies parādīt kādus brīnumus ar Dīglīti. Vīvskijs dodas uz priekšu, Molotovs kārā, kas neliks Vīvskijiem stresot par to. Rampā iekšā dodas 2 spēlētāji, bumba tur seko arī aiz muguras kopā ar vitrāžu. Un krīt jau pirmie spēlētājiem, Mjāpops ir kritis, Mairels topmidā grib dabūt kādu spēlētāju, bet šeit Daboks ar ļoti precīzi šāvienu galvā un Dīglīti, kas, es domāju, pat nepārvērtīsies par rīteiku. Tas vienkārši būs seivots ierocis, un Haveniem vajadzētu šeit iegūt 8. raundu, bet Cybermen laikam dosies iekšā. Vitrāžs šeit dabūs Daboku. Astras iet ārā longā. Flashots, Janks ļoti labi sastrādājās Havens komandas biedri. Hikari atstāts uz 21 dzīvībām. Vlaģiks turpat cītījā ar savu joprojām noseivoto egzēmu. Duolējām arī meklē kaut kādu lodi galvā, bet pretiniekiem, bet nevar neko atrast. Tagad jāmūk no bumbas sprādziena vai izdzīvos. Jāskatās, izskatās, ka jā, viss kārtībā. 8-8. Havens izlīdzina rezultātu, dāmas un kungi. Vai šajā spēlē būs overtimes, ja nebija mums iepriekšējā starp Invesco un Sunshine? Nu jā. Aviks Jānim. Visticamāk, jo viņam ir vislabākā respa uz longu.
Jānis pīko, tiksies pret Dabuku. Jānis dabū ļoti svarīgs skills, openings pret Mjaupapu. Mjaupaps, protams, Cyberman viena no zvaigznēm. Tā kā likvidēt viņu ātri ir, bonusiņš. Un, jā, vitrāžam Aviks, Kārli. Tad laikam vitrāži ir tas Aviks beigās tagad komandai Havens. Nu, es domāju, pie tā arī viņiem ir jāpaliek, ja jau tas strādā, kas strādā, to nemaina. Varbūt redzēsim, vajag uzlabot. Nu jā, pareizi tu saki. Vladiks, starp citu, ar XM-u. Viņš ir B-saitā, numur 1. Bet šeit. Kas tas pa kalašu? Kas tas pa kalašu numur 6? Kaut kāds atkal jauns. Jā, nu man neviens skinus nedāvina, bet Ziemassvētki ir tepat. Proksijas izraujās. Proksijas nepaskatās līdz galam. Šeit Vipskijs labi atrod, bet šeit Vipskijiem Vipskijs labi atrod. Divas. Nu, tur nebija ļoti labs flashs no Cyberman. Tas arī iztraucēja šajā longa aizsardzībā. Bet Haven dodas uz priekšu. Iespēja izvirzīties vadībā. Nav to izdarījuši kopš pirmā halfa. Pirmajā halfā kā bija 5-2 vai 6-2, tā arī tas viss viņiem beidzās. Bet šeit iespēja izvirzīties vadībā. Bumba nolikta, Vladiks ar Hikari 2-4. Jā, viņi to izdara iespaidīgi, bet izskatās, ka viņi pat to nemēģinās darīt un saglabās savus ieročus tuvāk B tuneļiem. Vladiks joprojām savu zemu seivo. Kors 6-6. Nu, tāds diezgan piesardzīgs spēlētājs. Bet Haveniem tur pretīm Janks 16-11. Un tad pārējā tā ap to vidus zonu Mairals Vipskijs 10-10, 10-11. Un Vitrāži 7-10. Proksiem tāds bišķi lēnāks starts 5-11. Bet tas nekas. Puisis pielāgosies savam rolu un izdarīs to, ko vajag priekš komandas, lai viņi uzvarētu. Bet tur pretī Vladiks 6-6, Jāstras 13-10, Dabuks 9-13, Hikari 12-8 un Mjaupaps 13-12. Mjaupapam kādu brīdi bija labāks skors, bet tagad jau sāk izlīdzināties KD. Redzēs, kā būs tālāk spēlējis. Sandi, kā to šķiet, vai Haven tagad izrausies vēl tālāk no Cybermaniem? Vai viņi izrausies, ja Jānis pīkos longu un ja kādā atradīs, tad jā, pirmajās pāris sekundēs viņš tur neatrada, bet šis te būs īstenībā diezgan bīstama lieta. Bet Jānis redz, viņš taču redz to, kas notiek longā, viņš saka, ka hei, longā nav pilnīgi nekas noticis. Numur 9 savukārt tas, kurš Vipskijs, viņš saka, ka hei, B tuneļi arī it kā nav. Nu labi, tad Haveni pieņem it kā lēmumu un tad soļojam, izmantojam šīs te tālās distances. Iespējams, pavisam drīz Aviks tiks iedots Vitrāža rokās. Vitrāža tiks atstāts pitā. Aviks tiek iedots Mairalam, vispareiziem LHP, tikko tikai pamanīju Proksijas, bet bišku par tālu Proksijas viens pats. Proksijas pagaida savējos Proksi, bet šeit, jā, tiek dots execute uz A-saitu. Proksijas mēģina ierašot šeit longā. Proksijas pārspēja Hikari, Proksijas nodeg. Jānis arī nodedzina Dabuku. Šeit vienkārši liesmas visur dastā, kā jau tūkstnešainā kartē. Visur ir kārtīgs karstums. Astars ar savu leģendāro Aviku, bet nedaudz nomainīts uz skautu šajā raundā. Astars joprojām danco pa elevatoru, joprojām danco lēkā. Vipskijs atrod viņu un Vladiks ar savu XM un Mjaupaps ar M-ko 2-4 jāseivo. Haveni ar 10. Vladiks joprojām ar to egzēmu skrien. Viņš kopš otrā raunda ar viņu skrien apkārt jau. Jā, es domāju, ka tas varētu... Bet aplīmēts, vismaz Apex stikerīts, Pain stikerīts, oranžs, balts, ir jau stils pasties, viņš arī dzird mūs. Kāda vaina. Ja man būtu šitā, tas arī vislaik ir. Varbūt tas pat traucē komandā. Zin kā, viņš nevar būt uz longer range, viņam ir jāspēlē tikai close range. Tā kā, tas arī bieži vien ir iemesls, kāpēc skautu nepērk, jo tas traucē, ka tu nevari spēlēt tik agresīvi kā ar AVP, un tu nevari arī pasīvi īsti spēlēt. Tā kā, ja neesi ļoti labs spēlētājs ar skautu, tad ļoti grūti spēlēt komandā ar viņu. Bet šeit Proksijas mēģinās longā dabūt kādu openingu, redz spēlētāju netrāp savu šāvienu un atkāpjās no longa.
topmidā ir iemests molotovs, bet tas ir tikai apmāns, jo neviens tur neskries. Haveni 10-8 ir vadībā, 2 granātas lido uz tuvāko kasti, atņem drusku HP Vlaģikam, 9-6, bet Vlaģiks ir ar savu zemi uzkāps augšās kastes. Es domāju, ja Haveni iet cauri tuneļiem iekšā B, Vlaģiks varētu pat pielietot šo ieroci ļoti labi un ļoti vajadzīgi šajā raundā. Bet šeit Mairels būs pirmais, kurš izsat ārā pēc dūma. Vidū, leks augšā uz X kastes vai arī metīs CT smoku, nevar saprast. Laikam līdīs augšās kastes, čekos, kas tad šortā notiek. 2 tā spēlētāju vitrāži, es atvainojos, Jangs aizies pārbaudīt, kas tad tur notiek. Neviens tūmā nav. Tuvākais spēlētājs ir Astras ar AVP no mašīnas. Esam pieredzējuši Device Stralis highlights no mašīnas dastā. Tā kā varbūt mums ir Cybermana Astra highlighti dastā. Redzēsim, kas tad notiks. Jangs iet iekšā, tiek satagots līdz 26 dzīvībām, bet izskatās, ka tas tāpat būs B. 2 spēlētāji ir uz B. Tas ir Mjāpops un Vlaģiks. Vlaģiks šeit close range'ā ar savu zemi. Spējas dabūt 1, spējas dabūt 2. Nu, beidzot, viņš var pielietot šo ieroci 3. Varbūt pat 4. 4. paliek uz 3 dzīvībām. Nu, gandrīz jau spēja pielietot līdz galam šo ieroci, līdz pilnajam spēkam, līdz pilnajam potenciālam. Mairels ar 3 dzīvībām, es domāju, tur iespēja baigo nav uzvarēt šo raundu. Labi, ka ir noplantojis bumbu, būs nauda. Tikā arī piebeidz Mairelu ar 3 dzīvībām. Un tas ir 9. rauns priekš Cybermaniem. Pēc 4 raundu pauzes ir atguvušies Cybermani, uzvar raundu un pietuvojas Haveniem un neļauj viņiem tik tālu aizrauties. Vlaģiks, nu beidzot Vlaģiks varēja izmantot savu zemi, ko viņš tik ilgi seivoja. Bija labi. 3 spēlētājs dabūja 4. gandrīz. Jā, Vlaģiks un vissvarīgākais tajā visā ir, protams, tas, ka viņam bija kili, bet arī XMs tu gan jau pats atceries, cik ļoti tas arī uzlabo māciņu. Man liekas, ar XM kils uzreiz ir $900. Vairs jau nav. Vai arī vairs nav, jā? Pēc viena update tur samaini. Nu, tad nezinu, tad varbūt kāds eksperts var pateikt, cik dod par XM kilu 600 vai 300 vai 900, to, jā, nesu. Nu, vot man nav tādi stikerīši uz XM, tāpēc arī es nezinu, tāpēc es nepērku, bet, nu, vot. Bet, dāmas un kungi, jā, cik dod par XM kilu? Vai kāds var lūdzu pateikt? Tātad, ok, Vipskijs. Executes. Atceries toreiz Cybermaniem pēdējais rauns bija 6-5 un uztaisīja Execute 6-6. Nu, šeit arī var tādā pašā otrā puslaika beigās. Te arī izfeiko longu. Jāni iesēdina longā. Un visticamāk taisīs B-execute vai B-kontaktu. Jānis dabū kontaktu ar vienu. Jānis lēkā, pievērš uzmanību. Un tūlīt katru brīdi. Kuru katru brīdi? Vipskijs. Pret 5. Vipskijs uzvar, principā uz spēli. Šeit ir uz spēli. Un numur 2. Astras. Tiek izdedzināts. Jā, Astras varbūt pat seivos. Un dāmas un kungi. Jā, Astras neieslēdz spinbotu. Te ir 11-9. Un Astras izslēdz spinbotu un seivo. Seivo 11-9 komanda Havens. Ļoti svarīgi no Vipskija un ļoti labi arī no Janka, ka viņš nofeikoja laikam ar vitrāžu kopā šo te longu. Jā, tas īsti neko uz kārtas radarā, tas neko neizmainīja, bet varbūt tas kaut kādus komus nedaudz nomigloja Teamspeakā, pieņemsim. Jo mēs jau nezinām, kāda šobrīd ir tā komunikācija. Un jā, komanda Havens. 11. Ļoti grib šos 3 punktus un kaut kad arī jāsāk viņi grabināt kopā. Es domāju, viņi jau grabina kopā, tāpēc arī ir ceļā pretī uzvarai. 11-9 iespēja šeit iegūt maču punktu pret Cybermaniem, bet Cybermaniem nav vāji ieroči rokās, tāpēc nebūs tik vienkārši to izdarīt 21. raundā. Haveni. Jangs izpīkos longa ar AVP, izskatās, ka Cyberman arī iespīkot. Jangsam iespēja atvērt šo raundu. Nu, tur ātrais pīks, izmest tikai flašku. Izmeta, Daboks tagad grib atkal pīkot, kad ir izmests dūms longā.
Un tas atspiež Havenus prom no longa un ļauj Cybermaniem ieņemt pozīciju longā, tuvāku tādu aizsargājošo pozīciju. Kas tad nu būs, kas tad nu notiks tālāk? 11-9. Ja arī Haven uzvar šo raundu, tāpat tās komandai Cyberman ir diezgan laba ekonomika. Dabū Jānis kilu, kur viņš vispār dabūja to kilu? Nu jā, B platformā dabūja. Kā viņš viņu uzvarēja to dueli? Pret B platformu dabūt entry fragu ar Aviku. Pret Aviku. Nu, ej, tu tur laikam laba reakcija. Aviks pret Aviku? Jā, bet B platformā tur ir ļoti maza vieta, kur trāpīt tam pretiniekam. Tur ir ļoti grūti. Pretinieks tevi tur. Tur jau tā lieta. Jā, crazy no Jāņa. Būs jāpastās demo, jāpamācās. Mjaupups šeit rampā. Iespējams prasa flashiņu, bet flashiņš no 4. vai ir numura 4. Nav flashiņš Hikari. Hikari granātu uzmet un šeit Mjaupups. Var aizķerties Mjaupups. Bet grūti. Vitrāžu pārspēja Mjaupupu. Dabokam pret Lurkeri Mairels nepaskatās pa kreisi. Dabokam labāka pozīcija. 3-3. Principā pati spēles kulminācija. Tā, kas te notiek? Daboks joprojām mēģina izsist šo te longu. Izskatās, ka divatās spēlēs šortu. Numur 4. Hikari dos flashiņu. Tūlīt Dabokam. Daboks. Vladiks. Vipskis ar 2! Tas bija ļoti vajadzīgi priekš Haveniem šajā situācijā. Jo, ja viņi būtu zaudējuši šortu, tur varēja ļoti ātri arī beigties rauns. Bet šeit Daboks spēs saglabāt savu ieroci. Haveniem match punkts. Cybermaniem 3 raundi jāuzvar, lai varētu doties papildu laikā un atņemt 1 punktu Haveniem. Varbūt no uzvarētās spēles, varbūt arī tieši iegūt 2 no 3 iespējamajiem punktiem. Bet pirmais match punkts tiek izspēlēts starp Cybermaniem un Haveniem. Timeoutiņš paņemts. Sandri, kā tev liekas, vai Cybermani var aizvilkt uz papildu laiku? Vai viņi var? Es nezinu, viņiem ir ekonomika, viņiem ir 2 aviki. Es domāju, ka noteikti, ka var. Tagad, zini, kas man liekas ir tāds svarīgākais komandai Havens? Man liekas, uztaisīt vienkārši tīzlu raundu. Vienkārši uztaisīt Brenu uz B saita. Nu, tie, kas nezin, kas ir Brens, tas ir uz Molotova pēdējo tiku ierašot B saitā, pieņemsim. Kaut kādu tādu tīzlu, ko negaidīs nekad. Jo Haveni visu laiku lēnā garā spēlē, lēnā garā. Piemēram, Haveni nav taisījuši nevienu B-splitu. Viņi principā ir atkarīgi no longa respas. Viņi padod tuvākajam spawnam Aviku un tuvākajam... Oi! Jā, trāpīja. Tas bija Vladiks 8 HP. Un, jā, izskatās, bet tomēr maina... Redzēja, ne? Redzēja, Vipskijs atrod zvaigzni Astru. Un tā sāk skriet šortā. Ātrais šorts izskatās. Nu? Vipskijs tiešām tā kā sensis. Vipskijs vienkārši tā kā sensis. Vipskijs kā sensis! Joprojām pietupies šeit Vipskijs sānā. Un potenciāli Haveniem 13. rauns. Nu? Kur ir bumba? Bumba tagad tiek likta. Galvenais neuzspridzināt Jāni. Jānis neuzsprāgs. Šeit Mjaupaps, Hikari un Vladiks. Vladikam 8 HP. Vladikam 8 HP. Jānis holdo šo te šorta smoku. Havens pēc 3 punktiem satiekās ar longa Hikari. Hikari Aviks. Hikari mierīgi var dabūt kilus. Mjaupaps dabū kilu. Vipskijs nošoja Hikari. Vipskijs jau 3. Jānis un tas ir 13. rauns. Komanda Havens, welcome to the leaderboard. Jā, laba spēle. Man šī spēle patīk, dažas 2 starp Cyberman un Havens. Ļoti iespaidīga spēle. Jā, es nezinu, gribētu patiesībā dzirdēt arī, ko režisors saka par šito spēli. Režisoru mēs nedzirdam tiešraidē, bet es varu nodot to, ko režisors saka. Režisor, kā tev patīk spēles? Jā, režisors vienkārši saka, ka bija nereālākās spēles. Režisors vienkārši, kā viņš bļauj. Režisoram patika gan Dastiņš, gan Enšens, abas tādas ātras. Nu, viena ļoti ātra, otra tāda lēnāka, bet jā, Kārli, tavi 2 centi. Par šo vakaru. Man 2 centi par šo vakaru. Pirmā spēle ļoti ātra, ļoti agresīva.
Otrā spēle jau drusku tāda taktiskāka, tāda mierīgāka. Bija interesanti skatīties. Nu, zvaigžņu spēlētāji, Vipskijs ir Jānis, kas Havenam izcēla pirmo uzvaru. Jānis bija 2-2 ar kaut ko, un Vipskijs bija arī kaut kāda 18 vai 19 kilo. Tā kā abi divi patiešām zvaigžņu spēlētāji šajā mačā. Vipskijs, jā, tev patika. Un kas tev patika šitajā komandā, otrā komandā, kas uzvarēja Invesco? Nu, tur arī slīdīs. Heksokju nokāloja. Tieši tā, bet slīdīs labi atvēra raunus. Rīpers arī labi nospēlēja. Labi, un kas mainās te? Tā, Invesco ir 3 punkti. Viņi iet kaut kur uz 5, 6. Havens 3 punkti. Viņi principā, Sunshine pēdējie. Sunshine pēdējie, Invesco Havens pa vienu vietu uz augšu. Jā. Tieši tā. Jā. Wow, nu īstenībā baigais kopvērtējums, ne? Ļoti tuvu. Ir, jā. Labi, dāmas un kungi, es domāju, šorīt mēs beigsim šo vakaru. Iespējams, ka, es ceru, ka jūs esat noklipojuši Astra Eisu, jo vajag noklipot, jo tur tas uzreiz iet tiktu, kā dāmas un kungi, piesakojiet mūsu sociālajiem tīkliem, Instagramā un visos pārējos, un tad jau tiekamies otrdien 8:00 tiekamies, nevis nekādos 10:00. Jā, 8:00 otrdien ar jums bija Kārlis Strautmanis un Sandis Rīnskis un Artūrs Alksnis, un Norvēģijā par mums fanoja arī Madars. Tas, kurš māča, protams, dāmas un kungi, paldies. Tā, kaut ko varbūt režisors grib pateikt, un Strautmanis. Paldies jums par šo vakaru. Jauko jums vakaru, sūtam KFC tieši pirms gulētiešanas. Jūs paši zināt, ka labi vistiņa nosēžās, dāmas un kungi. Visu labi, jauki jums vakaru, un nedēļas noslēgums svētdien, kā outro. Hops, laikam šitais.